Kungs, tik brīnišķīgi ir raudzīties krustā un redzēt Tavu pilnību. Kungs, atdod savu dzīvību par grēcinieku. Kungs, atdod savu dzīvību par brāļiem mazākajiem, kurus Tu sauc par draugiem, Kungs, mīļais Dievs. Kas to spēj, Kungs? Tikai Tava mīlošā, plašā sirds, Kungs, kur plūst šī mīlestība, ko pasaule nepazīst, Kungs, kas ir spējīga upurēt sevi paša. Kungs, tik daudzu 100 000 miljonu, Kungs, dvēseļu dēļ. Paldies, ka mēs esam atpirkti, Kungs, ka mēs esam viena draudze, universitāte, Kungs, un mūžībā, kas slavēs Tevi, Kungs, visu mūžību, Tavu pilnību apdziedot, Kungs, slavējot, raugoties Tevī, apbrīnojot, Kungs, un jau tagad mēs to darām. Jau tagad mēs to darām, Kungs, pielūdzam Tevi Tavā tronī, Tavā godības tronī, pielūdzam Tevi kā savu kungu un ķēniņu, kurš ir pilnīgs, kurā nav nekādas tumsības, kurā nav viltus, Kungs, kurā nav nekas, Kungs, ko mēs redzam dienā, varbūt savā acu priekšā, Kungs, kas ir neaizsniedzama gaisma, Kungs, bet ko spēja aizsniegt, Kungs, tie, kurus Tu sev atpirki, ne ar zeltu un sudrabu, bet ar savām dārgajām asinīm. Slava Tev, Kungs, mīļais Dievs, slava Tev, pielūdzam, Kungs, pielūdzam Tevi, Kungs, Tavā slavā un Tavā godībā. Kungs, lai Tava šī godības gaismas tērpa malas, Kungs, ir pār šo vietu, lai tās atklāja mūs, Kungs, ar Tavu garu, Kungs, lai tās atklāja mūs ar Tavu slāvu, Kungs, mīļais Dievs, ar Tavu pielūgsmes garu, Kungs, lai mūs piepilda. Kungs, mēs raugāmies Tevī, Kungs, mīļais, un nav brīnišķīgi un skaidrāk tas spoguļa, Kungs, par Tēva mīlestību. Slāva Tev, Tu liecini mums, cik dārgs mēs katrs esam Tēvam, Tu liecini ar savu upuri mums, cik pilnīga ir Tēva mīlestība. Slāva Tev, kas tam var līdzināties? Dari mūs līdzīgākus sev, Kungs. Paplašini mūsu sirds, mūsu ticības mēru. Tava pilnība, Dievs, ir tik bezgalīga. Man tik dārgs katrs mirklis kopā ar Tevi. Manu nespēcēs, lai nav izgājā, sirdi pilnība.
uguns, kungs, sasildi, uzkarsē mūs, kungs, mīļais Dievs, savā mīlestības spēkā. Kungs, jo mīlestības avots ir, vai otrādi spēka avots ir tava mīlestība, kungs. Mums nav cita spēka avota. Kungs, mēs ļaujamies tavai mīlestībai, mēs gribam tajā plūst, kungs, tāpat kā tavā svētumā, kungs, tavā būtībā, kungs, tavā tēlā, kur mēs pielūdzam šajā vietā, kur mēs paaugstinam, pagodinam, kuru mēs apbrīnojam un par ko mēs pateicamies, kungs, ka Tēvs savu mīlestību mums ir rādījis tik brīnišķīgā veidā. Kungs, cilvēka dēlā, kungs. Tu mums pielīdzini sev, lūdams par cilvēku, kungs, mīļais Dievs, tu mums paaugstini, kungs, Dieva bērnu kārtā. Slava Tev, pateicamies Tev, bez mēra, kungs, bez mēra plūst šī pateicība. Kungs, lai tas ir kā vīraks, kas paceļas pie tava troņa, svēts, kungs, mīļais Dievs, svēts. Mēs gribam kopā ar eņģeļiem, ar serafiem, kungs, paaugstināt Tevi, kungs, paaugstināt un pielūgt Tevi, jo visā pasaulē, kungs, ir daudz pielūgsmes objektu un elku Dievu un viltus Dievu, kungs, bet mēs pielūdzam Tevi. Dzīvo Dievu, Izraēla Dievu, kungs, svēts Tu esi. Paldies par to, ka Tu esi atklājies, kungs, caur dēlu. Slava Tev. Spožā, uzlecošā gaisma, kas tuvojas, kas ir jau tuvu, kungs. Slava Tev, mēs raugāmies Tevi, kungs, ar cerības prieku, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās un neatlaidīgi savās lūkšanās, kā stāv rakstīts, Tev gods, slava un pateicība. Slava Tev. Tu spožās pasaulē, kungs, Tu svēts mīlestības Dievs, nav zinu, ka cita nav, valdīvi vienīgi Tu
Elohim vai godināts. Paldies Tev, mīļais Tēvs, par Tavu klātbūtni, par svētā gara klātbūtni šeit. Paldies Tev, mīļais Tēvs, Tev pateicos par katru vienu, kas ir atvēris savu sirdi un teicis Tev jāvārdu. Paldies Tev, mīļais Tēvs. Es pateicos par svēto garu, kas ir mums dots, kas ir mūsu sirdīs. Es pateicos par svēto garu, kas mīt šeit, šajā draudzē. Paldies Tev, mīļais Tēvs. Es Tev pateicos. Es pateicos, Tēvs, par katru vienu, kuru Tu esi aicinājis un kuru Tu esi vilcis pie sevis, un par katru vienu, kuru Tu esi pārcēlis no tumsas valstības savā mīļā dēla valstībā, gaismas valstībā. Paldies, Dievs Tēvs. Paldies, ka mēs varam baudīt Tavas debesu valstības augļus jau šeit uz zemes. Mēs varam baudīt mūžīgo dzīvību jau tagad. Paldies Tev, Dievs Tēvs. Es pateicos. Es pateicos par Tavu žēlastību, par Tavu mīlestību, ko Tu mums esi parādījis savā dēlā, Jēzu Kristu, Ješua Mesijā. Paldies Tev, mīļais Tēvs. Es Tev pateicos. Mēs locam savus ceļus Tavā priekšā. Mēs noliecam savus galvas Tavā priekšā. Tu esi liels, bijājams, mīlestības Dievs, kas mūs pieņēmis savā ģimenē, nosaucis par saviem bērniem un devis mums brīnišķīgu mūžīgo mantojumu. Paldies Tev, Dievs Tēvs. Tev viss gods un Tev viss slavu. Ješua vārdā. Amen. 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 Sēžties tā kunga saldējā klātbūtnē. Kā saka mūsu draugs Selvio Oganisjans, viņš saka, присаживайтесь, друзья, в сладком присутствии нашего Господа. Amen. Ina, lūdzu, tev būs krievaldā, jāpapulkot no ukraiņas. Sievieti, aizvērties, te nosēšties. Nu, mēģi. Jā. Atgādīt, ka mums 20. septembrī ir paredzēts, ka mūsu mācītājs, vecākais mācītājs Orens Leverī kalpos pie mums, un 22. septembrī, 20. septembrī, jā. Un 22. septembrī Oleksandrs Čokovs, Ukrainas bruņoto spēku kaplāns, arī kalpos pie mums, tā kā mums gaidām 2 ciemiņi. Те, которые говорят на русском, у нас в сентябре будут 2 служения на русском языке, будут 2 гости, один из Израиля, наш старший пастор Орен Левери. Это будет 20 сентября, это пятница, вечернее служение, и воскресенье 22 сентября, капеллан украинских войск Александр Čokov будет тоже служить у нас в воскресном служении. Tā kā lai Dievs mūs bagātīgi svētī šodien un arī visos tajos dievkalpojumos, kuros mums kalpos mūsu mīļi draugi un ciemiņi. Amen. Amen. Jā, šodien interesants arī dziesmas ir mūsu pielūgsmē. Un priekšpēdējā dziesmā bija tādi vārdi, kad es pacēju savus rokas uz Dievu bez bailēm, bez šaubīšanās un bez bailēm. Un, zināt, ir tādas situācijas, kad mēs kā Dieva bērni neesam varbūt rīkojušies atbilstoši tam, kā mēs esam nosaukti, tam, kā Dievs mūs redz. Respektīvi sagrēkojuši, jā. Un tad ir tāda situācija, ka mums ir bailes pacelt savus rokas. Apmēram tā doma tāda, ka mēs esam sagrēkojuši un ceļam tās rokas tā un domājam, kad tik nedabū ar žagaru, apmēram tā. Bet gribu jūs iedrošināt, ka mēs varam pacelt savus rokas bez bailēm, bez nosodījumu, jo debes Tēvs mūs nenosoda, viņš mūs mīl. Un interesanti, mēs šodien arī par to runāsim. Un pirms mēs ķersimies klāt pie galvenās vēsts, es mazliet jūs gribu tā kā iepazīstināt ar šo tēmu mazliet
Jā. Tātad šī dienas svētruna, viņa nav domāta, teiksim tā, iesācēji. Ja? Viņa nav domāta iesācēji, viņa ir domāta draudzēji, un šī tēma ir sarežģīta. Piedodiet, ka man ir sarežģītas tēmas. Es jau gribētu atkal kaut ko vienkāršu un vieglu, bet tomēr tēma būs dziļa, un viņa būs domāta draudzēs. Tāpēc tie, kas nesapratīs, piedodiet, bet kas sapratīs, slavu Dievam, jo es centīšos runāt saprotamā valodā, teiksim tādā valodā, ko mēs varēsim priekš sevis, teiksim, paņemt un izmantot to sev, savam ceļam, savā ticībā. Iesākumā es jau tagad teicu, jau mazliet par sagrēkošanu, mazliet vēl par šo, par to, bet es sākšu ar šīs svētrunas nosaukumu. Šīs svētrunas nosaukums, protams, ir balstīts atkal šajā vēstījumā, par ko es gribu dalīties šodien, un es viņu nosaucu tā, mēs un tie, jeb arī mēs un viņi, tātad tie, tos, vēl varētu teikt, tas, viens skaitlī, ja? Jeb arī, kā kurzemnieki saka, es tu viņš mēram tā, ja? Tas ir kurzemnieki izloksnē, tā kā piedodiet, jā, kas nesaprot. Tātad mēs un tie, jeb mēs un viņi, ja? Un ir vēl otrs nosaukums, bet otru nosaukumu es jums pateikšu svētdienas beigās. Tad jūs sapratīsiet, ka viņi savā starpā sasaucās. Izlasīsim no sākumu, es gribētu izlasīt visu nodaļu, tātad ebrejiem, Pāvila vēstule ebrejiem, 6. nodaļa, es izlasīšu visu nodaļu. Tāpēc, ka šīs dienas vēstījums ir balstīts šajā nodaļā. Viņš ir sarežģīts. Mums nav krievvalodā, mums ir krievvaloda arī. Ja? Vēstule ebrejiem, Pāvila vēstule ebrejiem, 6. nodaļa. Sarežģīta nodaļa, es uzreiz brīdim, tur ir tādas lietas, ko mēs lasām, un tad mēs šausmās saķeram savu galvu un domājam, kā mēs tiksim no, teiksim tā, šīm ziepēm ārā. Es izlasīšu. Tāpēc, atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretīm pilnībai, nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam, ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšām celšanos un mūžīgo tiesu. Arī to mēs darīsim, ja Dievs atļaus, jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismot un baudījuši Dievu dāvanas, un kļuvuši svētā gara dalībnieki un baudījuši labo Dievu vārdu un nākamā laika spēkus un krituši atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev Dieva dēlu sit krustā un liek smieklā. Jo zeme, kas uzsūkusi bieži līstošo lietu un audzēs tādus derīgus tiem, kuru dēļ tā arī tiek apstrādāt, saņem svētību no Dieva, bet kas ēkšķus un tačus audzē, ir nederīga un lāstam tuvu, tās gals ir ugunīgi. Bet par jums, mīļie, mums ir pārliecība par kaut ko labāku, par jūsu pestīšanu, kaut arī tā runājam. Jo Dievs nav netaisns, ka aizmirst jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņu vārdā, ar to, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. Bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopat kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Jo Dievs Abrahamam apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāk pie kā zvērēja pie sevis paši, sacīdams tiešām, svētīdams es tev svētīšu un vairodams tev vairošu. Un tā, pacietīgi gaidījis, viņš saņēma apsolīto. Jo cilvēki zvēr pie kaut kā lielāka, un zvērests ir viņiem par apstiprinājumu, lai izbeigtu katru pretrumu. Gribēdams apsolījumu manteniekiem vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu Dievs, tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu. Lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam taču nebija iespējams melot, būtu pat stipru paskupinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņu, satverot gaidāmo cerību. Tā mums ir par drošu un stipru dvēseles ankuru,
kas sniedz iekšā aiz priekškara, kur Jēzus par mums ir iegājis kā ceļvedis, kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Tā, es izlasīju visu 6. nodaļu vēstuli ebrejiem. Nu, kā jums liekas, tā nodaļa tāda vienkārša, vai daudz kas ir varbūt saprotams, vai daudz kas ir nesaprotams? Kā jums ir? Jautājumu, vienkārši tā. Jautājumi ir pie šī teksta, kaut ko sapratāt, kaut ko nesapratāt. Ja tu neko nevar saprast, ko tas gudrais Pāvils ir sarakstījis tādā valodā sarežģītā, ejam tālāk. Jā. Labi. Manā skatījumā teksts ir tiešām sarežģīts. Viņš ir komplicēts. Viņš ir daudz līmeņu, un līdz ar to, lasot, pat vairākas reizes lasot, mēs nevaram īsti saprast, kas tur īsti, ar to ir domāts. Un zinot to, kad mēs, lai gan mēs esam svēti, atdalīti tam kungam, nevienmēr mēs dzīvojam svētu dzīvi, un mēs esam staigājuši kopā ar savu kungu, esam baudījuši svētā gara klātbūtni, esam baudījuši labumus dažādus Dievu, un, protams, esam sagrēkojuši. Nav tāda cilvēka, kurš būtu vienkārši ideāls un šķīsts un tīrs, ja? Mēs esam cilvēki. Mūsu kungs Jēzus, tikai viņš bija bez grēka, tikai viņš bija kārdināts un bez grēka, bet mēs tiekam kārdināti, sagrēkojam, izsprūk kaut kādu vārdiņu ne tādu, kā vajag. Ja, mēs pagājušā reizē arī runājām par dažādām situācijām. Redzat, un brīžiem ir tā, ka tas, ko mēs izdaram, mēs absolūti negribētu, kad cilvēki to uzzinātu, jo tas nedod godu Dievam. Ir tā? Ir tā. Un lasot šos sāpīgos vārdus, šie vārdi kā bultas dzeļ sirdī, un es nesaprotu tagad, ko tagad darīt, vai es varu savus rokas celt uz Dievu, vai es nevaru celt, jo rakstīts, ka nav iespējama atgriešanās, jo es ar savu grēku esmu izsmējis, licis izsmieklā kungu Jēzu Kristu. Ir tā? Ir tā? Es nedzirdu. Jā, Redzat, kā es jau teicu, daudz līmeņu teksts. Sāksim mēs, acīm redzot, vēlreiz ar sākumu. Tāpēc atstājuši Kristus mācības sākumu dosimies pretīm pilnībai. Nelikdami atkal pamat ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam. Ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņa augšām celšanos un mūžīgo tiesu. Arī to mēs darīsim, ja Dievs atļaus. Šeit apstājamies, tātad pirmie 3 panti. Šeit Pāvils saka tā, tāpēc atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretīm pilnībai. Nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam. Šeit apstājamies. Tāpēc atstājuši Kristus mācības sākumu. Šeit mēs redzam, ka viņš runā cilvēkiem, kuriem ir jau kaut kādā briedumā. Viņš saka, cik mēs ilgi tajā sagatavošanas klasītē vai A līmeņa pirmajā klasītē, cik ilgi mēs tur, mīcīsimies. Ja? Jeb arī, kad mēs mācāmies alfabētu, cik tad mēs ilgi pie tā A burta paliksim. A lielais, A mazais, garais A, īsais A, visu laiku pie tā, un dažādās variācijās. Visu laiku tikai A būtu, bet ir taču visi pārējie alfabēti būtu. Tad ir jāiet pretī pilnībai, tad ir jāiet tālāk. Bet mēs visu laiku runājam par atgriešanos no nedzīviem darbiem, tātad tā ir grēka nožēla un ticība Dievam. Tāpēc, ka tas ir sākums visam. Tas ir sākums. Cik tad daudz to var runāt? Jāiet ir tālāk. Jāiet ir tālāk. Un tālāk ir mācība par roku uzlikšanu, par miroņa augšām celšanos, ja?
un mūžīgo tiesu. Un tie ir jautājumi, kas mums ir jāizprot. Un Pāvils saka, arī mēs to darīsim, ja Dievs to atļaus. Tātad arī mēs celsim augšā miroņus, ja? Arī mēs tiesāsim, piedalīsimies pie tiesas. Mums būs jātiesā. Jūs zināt, ko mēs tiesāsim? Kāds ir lasījis? Eņģelis, jā, tieši tā. Nu, redzat, tā kā ir kaut kādas lietas, jā, kur mums ir jāiet tālāk, kas mums arī ir jāsaprot. Ja? Lūk, tāpēc viņš saka, atstājuši A būtu, ja pirmo klasi, mēs ejam tālāk, mēs dodamies pretīm pilnībai. Jo pietiek, cik daudz var mīcīties. Un tālāk viņš saka, 4. pāns, jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti un baudījuši Dievu dāvanas un kļuvuši svētā gara dalībnieki un baudījuši labo Dievu vārdu un nākamā laika spēkus un krituši. Atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev Dieva dēlu sit krustā un liek smieklā. Un šie ir sāpīgi vārdi, kurus mēs, ja mēs neizprotam, šie vārdi, viņi ir, es gribētu teikt, viņi ir tādi, ka negribās vairāk iet uz draugu, viņi ir tādi, ka negribās vairāk piecelties, viņi ir tādi, ka tad, kad mēs esam paketuši, mēs neko vairs negribam. Kā kāds saka, viņš grib tikai gulēt, un kāds cits saka, ēst atkal, ja, un kāds cits vispār neko vairs negrib, ja, un kāds cits vispār neredz jēgu vairāk dzīvē, un tā tālāk. Tie ir smagi vārdi, ir tā? Jā. Ir tā. Nu, lūk, kā darīt? Kā dzīvot tālāk? Dzīvot tālāk var tad, pēc šīs dienas svētdienas jūs dzīvosiet tālāk, jūs būs kārtībā. Ejam tekstā, jo teksts mums dod, kā lai saka, norādes, pat skaski, ja? Teksts mums dod norādes. Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti. Šeit apstājamies. Šeit ir runa par kaut kādiem tiem. Tātad tos, kas reiz apgaismot. Kas ir apgaismots? Krievu valodā apgaismots, tas ir prasvišķomnī. Kas ir prasvišķomnī? Kas tas ir? Izglītots. Prasvišķeņi, tā ir izglītība. Izglītība. Gudrība. Ja? Tātad, крестик и рассказывается, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного. Ja? Tātad, jo nav iespējams, kas ir kādreiz apgaismoti, jeb izglītoti un baudījuši tālāk Dieva dāvanas, ja? Un kļuvuši svētā gara dalībnieki, un baudījuši Dieva labo vārdu un nākamā laika spēkus. Tātad ir par kaut kādiem cilvēkiem, kas ir bijuši izglītoti. Kas ir tie? Tie, kas vairāk nav mūsu draudē. Viņi šeit bija, viņi sagrēkoja, un tā kā viņi vairs nevar atgriezties, viņi ir tie. Nē. Tātad mums ir jāzina, kas ir tie. Lai mēs uzzinātu, kas ir tie, mēs sāksim varbūt ar citu pats kasku, teiksim, jā. Ebrejiem 4. nodaļa, jo mēs skatīsimies kontekstu. Mēs nedrīkstam izraut kaut ko ārā no rakstiem. Mums jāstāsta konteksts, kur vēl ir minēti tie vai viņi. Mums jāzina, kas ir tie vai viņi. Jūs gribat zināt, kas ir tie vai viņi? Jā. Ebrejiem 4. nodaļa, no 1. līdz 3. pantām. Tāpēc, kamēr apsolījums iet viņa atdusā mums vēl pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedz. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts, tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds viņiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Jo mēs, kas esam ticējuši, ieejam atdusā, kā viņš ir teicis, kā es esmu zvērējis savās dusmās. Tiem
nebūs iet manā atusā, lai gan darbi kopš pasaules radīšanas bija padarīti. Jūs redzat? Šeit figurē divas cilvēku grupas. Mēs, ja, mums, mēs un tie viņi. Divas cilvēku grupas. Ar ko viņas atšķirās? Vieni tic, ieejot atdusā, bet otros nav savienojies šis vārds. Nav savienojies. Ja? Nav savienojies ar ticību. Lai mēs vairāk saprast, kas ir tie, paskatīsimies Lūkas evaņģēliju 10. nodaļu. Lūkas evaņģēliju 10. nodaļu. Jūs zināt, tā ir kaut kāda cilvēka grupa, kuri ir baudījuši svētā gara darbību, kuri ir izglītoti, apgaismoti, tātad viņi ir bijuši Jēzus Kristus mācekļi. Ir tā, Jēzus Kristus mācekļi, Ješua mācekļi. Bet kaut kas tur nav saslēdzies kopā, un tāpēc par viņiem tiek teikts, ka tie ir viņi, tie. Paskatīsimies, kas tie par cilvēkiem ir. Kas tie par cilvēkiem varētu būt? Pirmajā pantā, Lūkas evaņģēlijā 10, tur rakstīts, ka pēc tam tas kungs nozīmēja vēl, tad viņš no sākuma izvēlējās 12 mācekļus, ja? Un pēc tam viņš nozīmēja vēl 70 citus, un izsūtīja tos pa 2 savā priekšā, uz katru pilsētu un vietu, kur viņš gribēja iet. Jautājums ir, vai tie 12 un šie 70, vai viņi bija atzimuši no svētā gara? Esiet ļoti uzmanīgi. Tāpēc, ka atslēgas vārds ir vēl tālāk, bet esiet uzmanīgi. Tātad ir kaut kāda atšķirība, caur ko var pateikt, ka kādos cilvēkos šis dzirdētais vārds ir savienojies ar ticību, un kaut kādos cilvēkos šis vārds nav savienojies ar ticību. Atšķirība ir tā, ka gan mācekļiem 12, gan šiem 70, viņiem nebija svētā gara. Kamēr Jēzus Kristus nebija nomiris un augšām cēlies, viņš nevarēja iedot svēto garu cilvēkiem, lai viņi atzimtu no šī gara, lai viņi noticētu. Līdz tam, kamēr Jēzus Kristus nomira un augšām cēlās, nebija noslēgta jaunā derība, nebija atbrīvots svētais gars. Tad, kad Jēzus Kristus nomira un augšām cēlās, Jāņa evaņģēlijs 20:22, tur ir rakstīts, un viņš dvesa tiem, šiem 12 mācekļiem, pareizāk sakot, 11 mācekļiem, ja, tajā brīdī bija 11 mācekļiem, viņš dvesa tiem svēto garu, ja viņš dvesa tiem un tie saņēma svēto garu. Lūk, tajā brīdī viņi atzima no gara. Tajā brīdī viņi saņēma svēto garu. Un pēc tam apostoļu darbu 2. nodaļā viņi saņēma svētā gara kristību, ja pagarina svētajā garā. Jūs redzat? Līdz tam brīdim neviens no viņiem nebija atzimis. Bet viņi visi bija mācekļi, un visi viņi baudīja labumus. Viņi atgriežās pēc tās, klausies, tavā vārdā tur dēmoni, sātans, kā saka, iet ārā. Cilvēki dziedinājās. Wow, kāda brīnumi! Jūs redzat? Ko mācekļi spēja paveikt Jēzus Kristus vārdā? Neatzimuši mācekļi. Jūs teiksiet, kā tā var būt? Jūs zināt, cik daudz mācītāju ir neatzimuši. Viņi ir vienkārši iemācījušies. Viņi ir izgājuši kaut kādas akadēmijas, nesauksim kādas akadēmijas, pabeiguši kaut kādas skolas teoloģijas, teiksim, un viņi māca, gudrībā draudzi, ja māca vispār, bet viņi nav atzimuši. Jautājums ir, vai Jēzus Kristus vārdā viņi spēja darīt kaut kādas lietas? Jā, viņi spēja darīt. Tāpēc, kad dēmoniskā, ja neredzamā pasaule, viņi reaģē uz Jēzus Kristus vārdu. Viņi reaģē. Bet
Bet viņi, šie cilvēki, nav atzinuši. Viņi nav atzinuši. Jo dzirdētais vārds nav savienojies ar ticību. Lūk, un šāds cilvēks Bībele sauc par tiem. Tie ir supergudri cilvēki. Jūs apsēdīsieties, piemēram, nesaukšu vārdā, bet apsēdīsieties ar kādu no šiem teologiem. Parunāt. Viņš jūs iebāzīs kabatā pirmajos 2 teikumos. Bet debes valstībā jūs viņu neredzēsiet. Jūs iesiet debes valstībā, bet viņš tur nebūs. Tāpēc, ka viņš ir tas. Viņš ir tas. Viņam ir liela galva, bet maza sirds. Viņš ir gudrs, supergudrs. Viņš ir apgaismots. Tu varbūt neesi apgaismots, bet tu esi atzīts no svētā gara. Lūk, kur ir atšķirība. Un rakstīts ir, ka šādus cilvēkus, ja, kas ir supergudri, baudījuši visu šo te labumus, bijuši svētā gara, kā saka, dalībnieki, ja. Un šie cilvēki krituši, tagad es lieku pēdījus, atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev Dieva dēls sit krustā un liek smieklā. Stāsts ir par to, ka šādi cilvēki, tad kāpēc viņas nav iespējams vest atkal pie atgriešanās? Kāpēc? 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 Kāpēc Pāvils saka, klausiet, atstājiet šito visu, ejam tālāk? Tāpēc, ka šāds cilvēks nav iespējams vest atkal pie atgriešanās, jo viņi nekad nav bijuši atgriezušies. Tas ir viss bijis tikai šeit, tikai galvā. Kā tu var atkal vest pie atgriešanās, ja viņš nekad nav bijis atgriezies? Viņš nekad nav bijis atgriezies. Lūk, par ko ir šis teksts, šis sarežģītais teksts. Jo šeit ir rakstīts, krievu valodā ir labāk uzrakstīts. Tad mums ir rakstīts tā. Tātad šie cilvēki, jo ir neiespējami tos, kas ir krituši, atkal vest pie atgriešanās. Bet krievu valodā ir rakstīts tā. И от падших опять обновлять покаяние. Jūs saprotat, опять обновлять покаянием. Опять обновлять покаянием, tas nozīmē atkal atjaunot ar grēku nožēlu. Atkal atjaunot ar grēku nožēlu. Kāpēc? Tāpēc, ka šāds cilvēks nevar atjaunot. Viņiem ir vienkārši jāpiedzimst no Dieva gara. Kā tu var atjaunot to, kurš nekad nav bijis piedzimis? Tu var atjaunot tikai to, kurš ir bijis piedzimis. Tu var atjaunot savus attiecības. Tu var atjaunot, ja tev tas ir bijis. Ja tev tas nekad nav bijis, tur nav ko atjaunot. Saprotat? Tur nav ko atjaunot. Šie cilvēki zina. Viņi zina par Dievu. Viņi zina par Jēzu Kristu. Un tu mēģini viņam stāstīt, un vēl kaut ko, un vēl kaut ko. Un viņš saka, tu esi Izrēlā, tu esi skolotājs, un tu nezini. Tev ir jāpiedzimst no Dieva gara. Tev ir jāpiedzimst. Kā piedzimt? Lūk, savieno dzirdēto vārdu ar ticību. Tas, ka tu zini, tas nenozīmē, ka tev ir šī ticība. Caur ko tu vari piedzimt. Un tad, kad tu piedzimst, tad, kad tu piedzimst no Dieva gara, tikai tad tu spēj patiešām nožēlot. Jo šie gudrie cilvēki nekad nav nožēlojuši. Viņi nekad nespēja nožēlot savus grēkus. Cilvēki nāk un iet, nāk un iet, nāk un iet. Un ir cilvēki, kuri spēj nožēlot grēkus. Mēs pagājušā reizē par tiem runājām. Un tie, kas spēj nožēlot grēkus, kas spēj atzīt savu bezspēcību, kas spēj atzīt savu stāvokli Dievu priekšā. Tie cilvēki, kuri ir atzimuši no Dieva gara. Cilvēki, kuri nav atzimuši, viņi nekad nespēja nožēlot grēkus. Labākā gadījumā viņi saka tā, es esmu grēkojis. Es esmu grēkojis. Labākā gadījumā. Bet tādas vārdas pat es nedzirdu. Es pat nedzirdu. Obligāti
kas nebija pagājušā reizē uz pagājušo dievkalpojumu, obligāti noklausieties iepriekšējo svētku. Tas ir kopsauks, tas ir roku rokā. Pagājušā svētuma un šī svētuma ir sadušās rokās. Nevar savādāk. Tā nevar atjaunot ar grēku nožēlu to, kas nekad nav bijis piedzimis no Dieva gara. Jo zeme, lasam tālāk, 7. 8. pāns, jo zeme, kas uzsunkusi bieži līstošo lietu un audzē stākus, derīgs tiem, kuru dēļ tā arī tiek apstrādāta, saņem svētību no Dieva. Bet kas ērkšķus un dažus audzē, ir nederīga un lāstam tuvu, tās gals ir ugunī. Un šeit tiek salīdzināti šie cilvēki, par ko mēs runājam, šie gudrie cilvēki, ar zemi, kas uzsūc lietu, saņem Dieva svētības, bet jēga no tā nekāda nav. Ja? Tātad šie cilvēki tiek salīdzināti ar zemi, kas izdod tikai nezāles un ērkšķus. Šie cilvēki, Dieva žēlastība. Jūs zināt, ka ir šis jubilejas gads, jūs zināt? Jubilejas gads turpinājās. Jubilejas gads ir, kad Dievs visiem piedod grēkus, atlaiž parādus. Tas ir jubilejas gads. No cietumiem laiž ārā, jebkas, kas tevi ir sagūstījis, jebkāda atkarība, jebkāda problēma, kas ir tikai tad, ja tu nāc Dievu priekšā, Dievs tev vienā mirklī atbrīvo. Bet tev ir jānāk Dievu priekšā. Tev ir jātic, ka Dievs spēj to izdarīt, ka viņš grib to izdarīt. Un tu nāc pie viņa, un viņš tev atbrīvo. Ir jubilejas gads. Jubilejas gadā visi cietumnieki tiek izlaist no cietumiem. Visiem grēciniekiem, visiem, piedodiet, noziedzniekiem. Es biju noziedznieks, nezinu, kā jūs noteikti labi cilvēki, bet arī Dievs man pieder. Viņš man pieder. Izlaid man ārā no mana grēka cietuma. Halleluja! Bet, lasam tālāk, 9. pāns. Bet par jums, mīļie, mums ir pārliecība par kaut ko labāku. Par jūsu pestīšanu, kaut arī tā runājām. Кревски там. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Šeit ir nianses, kāpēc es ņemu krievu valodu? Tāpēc, ka krievu valodā ir paskaidrots daudz labāk. Latviski varbūt trūkst vārdu, vai arī, teiksim, tajā brīdī, kad tas tika tulkots, ir iztulkots tā, kā viņš ir iztulkots, bet lai mēs pilnīgi saprastu šo tekstu, ko viņš grib mums pavēstīt, es ņemu palīgā krievu valodu. Tātad mēs, bet par jums mīļie, tātad mēs esam nosaukt kā mīļie. Mēs un viņi. Mīļie, mīļotie. Jānis savās vēstulēs vēršās pie atzimušajiem Dievu bērniem. Viņš vēršās mīļie, mīļotie. Es jums atgādinu, mīļie, visu laiku, īpaši trešajā nodaļā, jā, 1. Jāņa vēstulē, 3. nodaļā. Viņš visu laiku mīļie, mīļotie, jā. Kad viņš raksta Gajam, Jāņa 3. vēstulē, viņš saka, Gajam manam mīļotajam. Tā sauc tikai tos cilvēkus, kas ir piedzimuši no augšienes, kas ir piedzimuši no svētā gara. Lūk, tie, kas ir piedzimuši no Dieva gara, tie ir viņa mīļotie. Tie ir viņa mīļotie. Tie ir viņa mīļotie. Un šeit viņš saka mums, mīļotajiem, viņš saka, bet par jums, mīļotie, es burtiski tulkošu no krievolodas, mēs ceram, ka jūs esat labākā stāvoklī. Kādā labākā stāvoklī? Salīdzinot ar tiem, salīdzinot ar viņiem. Viņiem stāvoklis ir tāds, teiksim tā, nožēlojams stāvoklis. Es negribētu, ka kāds no mums atrastos šādā stāvoklī. Es arī negribu, ka viņi atrodas šādā stāvoklī. Arī Dievs negrib, ka viņi atrodas tādā stāvoklī. Bet, diemžēl, traucē. Viņi pārāk gudri. Viņi pārāk gudri. Lūk, un šeit viņš saka, un es ceru, ka jūs esat labākā stāvoklī. Un turaties pie glābšanas. Tātad mums ir jāturās pie glābšanas. Ja? Es jums burtiski iztulkoju no krievu valodas. Ja?
Pāvils saka, es domāju, ka jūs esat labākā stāvoklī un turaties pie glābšanas. Tātad mums ir jāturās pie glābšanas. Pie šī vārda, ko Dievs ir ielicis mūsu sirdīs, kas ir savienojies ar šo ticību, un tas ir glābšanas vārds, tas ir dzīvības vārds. Tā ir mana dzīve, un es pie šī vārda turos. Ko Jēzus, ko viņš saka par mums? 10. nodaļa Jāņa evaņģēlijas, no 27. pānta. Viņš saka, manas avis, kāda ir mūsu atšķirība no tiem, kas ir baudījuši labumus, kas ir izglītoti, apgaismoti. Kāds ir atšķirības? Viņš saka, manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko. Kas notiek ar avīm? Viņas dzird viņa balsi, viņš viņas pazīst, un avis seko Jēzum Kristum, Ješo. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Tas ir apsolījums par mums. Mums. Tas ir apsolījums mums. Jo mēs dzirdam viņa balsi un sekojam viņam. Viņš saka tālāk, 29. pants. Mans tēvs, kas man tās devis, tātad tēvs mūs ir paņēmis un atdevis savam dēlam, Jēzu. Mans tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks par visiem. Lielāks par visiem. Un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Lūk, tēva roka. Tēva roka, kas ir visstiprākā, vislielākā par visu pasaulē. Tēvs, kas ir lielāks par visiem. Neviens nevar neko izraut no tēva rokas. Tāds ir apsolījums Dieva bērniem. Tāds ir apsolījums Dieva bērniem. Tāds ir apsolījums Dieva bērniem. Tur pēc tam ir teikts tālāk, kad es un tēvs mēs esam viens, un neviens neizrauc no manas rokas. Tā ir vēl Ješo roka. Tātad tēva roka un Ješo roka. Mēs esam gan tēva rokā, gan viņa dēla rokā. Neviens mūs neizrauc. Ko nozīmē neviens? Tas nozīmē, ka tavs grēks, ko tu izdarīji, ko tu sagrēkoji, neizraus tevi no Jēzus Kristus rokas. Tas nozīmē to, ka tu, kurš reiz bija atzīmis, tu arī tagad esi atzīmis. Un vienīgā nepieciešamība ir atjaunot savas attiecības ar debes tēvu caur grēku nožēlu. Kāpēc caur grēku nožēlu? Tāpēc, ka tam, kurš ir atzīmis, to ir viegli izdarīt. Tāpēc, ka tas, kurš ir atzīmis, tas spēj nožēlot grēkus. Kurš nav atzīmis, viņš nespēj nožēlot grēkus, un arī viņam nav nekāda atjaunošana iespējama. Tāpēc, ka viņš nekad nav bijis tādā stāvoklī. Tāpēc mēs atjaunojam savu stāvokli caur ko? Caur elementāru grēku nožēlu. Taisnais kritīs 7 reizes un celsies 7 reizes. Cik reizes jāpiedod? 7 reizes 70. 499 reizes jāpiedod. Jāpiedod. Tāpēc, ka tas ir taisnība, tas ir atzīmes, tas ir no svētā gara piedzimis cilvēks. Tā to var. Bet tas, kurš nav piedzimis, viņš saka, es viņam vai tam, vai viņiem nekad nepiedošu. Bet savukārt tas, kurš ir atzīmis, viņš piedod viņiem un palūdz piedošanu, kam vajag. Ja vajag Dievam, ja vajag cilvēkam. Tā ir atšķirība. Tā ir atšķirība starp tiem, kas ir piedzimuši no Dieva gara, kas nav. Vēlreiz atgādināšu. Redzamā zīme tam, ka cilvēks ir piedzimis no svētā gara, ir tas, kas cilvēks spēj nožēlot savus grēkus, atzīt savus kļūdas. Tā ir redzamā atšķirība. Tā ir redzamā atšķirība. Nevis mana vaina, mana vislielākā vaina. Piedodiet, brāļi, ja jūs to darat no sirds, slavu Dievu.
Ja jūs to darat tikai tāpēc, ka šī liturģija, jeb šis reliģiskais rituāls to prasa, man žēl. Lasam tālāk, Ebrejiem 6. nodaļu. Jo Dievs nav netaisnīgs, ka aizmirst jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņu vārdā, ar to, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. Bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopat kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Tātad šeit ir mums pamudinājums, uzmudinājums. Dievs neko nav aizmirsis, viņš nav aizmirsis ne mūsu darbu, ne mūsu mīlestību, ko mēs esam parādījuši viņu vārdā, un arī kā mēs esam kalpojuši viņu svētajiem, un vēl kalpojat, bet viņš šeit Pāvils, ja, viņš vērš mūsu uzmanību uz to, ka mums ir jāparāda tāda pat centība, kā šiem svētajiem, kuriem mēs kalpojam, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam. Lai mēs netopam kūtri, bet sekojam tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Un šeit mums ir vislielākais mūsu piemērs, mūsu ticības tēvs, kas tiek tūlītās kā piemērs minēts 13. pantā. Jo Dievs Abrahamam apsolījumus dodams, tad šeit mazliet apstājamies, šī gadījumā, kad viņš saka 12. pantā, lai mēs netopam kūtri, bet sekojat tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus, seko Abrahams. Tātad, no kā mēs ņemam piemēru, kā saņemt apsolīto, kā saņemt to, ko Dievs ir mums apsolījis. No kā mēs ņemam piemēru? No manis, vai ne? Nē, no Abrahama, tieši tā. Varbūt man pašam ir ar ticību vēl tā, kā ir, ja? Man ir jāņem piemērs no Abrahama, tāpēc, ka Abrahams ir mūsu piemērs, kā viņš saņēma apsolījumu, ja, un kā viņš viņu iemantoja. Jautājums, vai Abrahams gaidot sagrēkoja? Sagrēkoja. Vai tāpēc Dievs viņam atņēma kaut ko? Halleluja! Halleluja! Jo Dievs Abrahamam apsolījums dodams, kad viņam nebija lielāk pie kā zvērēja pie sevis paša. Tātad apsolījums tika apstiprināts ar zvērestu. Ja? Redzat? Dievs deva Abrahamam apsolījumu un zvērēja pats pie sevis. Tātad apstiprināja ar zvērestu. Mēs parasti cilvēki zvēra visādas gadījumus zvēra pie tā vai pie tā, pie savas mammas kāds zvēra, vēl kāds pie kaut kā zvēra, ja? Bet Dievs, tā kā nav nekā lielāk par Dievu, viņš zvērēja pats pie sevis. Ja? Mēs varam zvērēt savu Dievu vārdā, ja? Bet esiet uzmanīgi, ja? Jo tas ir ļoti nopietni, ja mēs zvērēsim savu Dievu vārdā. Ja? Bet Dievs zvērēja pats pie sevis. Tādā veidā apstiprinādams to, ko viņš Abrahamam teica. Tātad, jo Dievs Abrahamam apsolīja dodams, ka viņam nebija lielāk pie kā zvērēja pie sevis paši, sacīdams tiešām, sveitīdams es tevi sveitīšu un vairodams tevi vairošu. Un tā pacietīgi gaidīs viņš saņēma apsolīto. Jo cilvēks zvēr pie kaut kā lielāka. Un zvērests ir viņiem par apstiprinājumu, lai izbeigtu katru pretrunu. Jūs zināt, tad, kad cilvēks saka, piemēram, tas ir piemērs, kad cilvēks saka, svētais gars man teica, tur nav ko iebilst. Ja jau svētais gars tev teica, kas bez tāds esmu, vai ne? Lai es kaut ko teiktu pret svēto garu. Vai ja Dievs tev teica, ja Dievs man teica, kā tu domā? Ko man vēl domā? Es aiztaisu savu muti, un viss, ja jau Dievs tev teica, ko es varu domāt, tad dari tā, kā Dievs tev teica, vai arī lai tā būtu, kā Dievs tev teica. Kas es tāds esmu? Lūk, kur es palika?
jo cilvēks vērš vai kaut kā lielāk, un zvērests ir viņiem par apstiprinājumu, lai izbeigtu katru pretrunu. Gribēdams apsolījumu mantiniekiem vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu, Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu. Lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam taču nebija iespējams melot, būtu par stipru paskupinājumu mums, kas esam meklējuši glābību saturot gaidāmo cerību. Tā ir mums par drošu un stipru dvēseles ainu, kas sniedz iekšā aiz priekškad, kur Jēzus par mums ir iegājis kā ceļvedis, kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri pēc Melhizedeka kārtas. Šeit mēs mazliet paskatīsimies. Tad cilvēks vērš pie kaut kā lielāka, lai izbeigtu jebkādas pretrunas. Ir tā, jā? Tad zvērests, tas ir ļoti spēcīgi. Tas ir būtībā mēs varam teikt jā un āmen. Jā, tā kā Dievs savā vārdā teiks, un tas ir jā un āmen, tad tas ir tāpēc, ka Dievs to ir apstiprinājis ar zvērēdams pats pie sevis. Ja? Tas ir jā un āmen. Un viņš Abrahamam teica, sveitīdams es tev sveitīšu un vairodams tev vairošu. Un Abrahams pacietīgi gaidījis, saņēma apsolīto, jo Dievs viņu gan svētīja, gan arī pavairoja. Un šeit 17. pāns ir, Dievs gribēdams apsolījumu mantiniekiem, un mēs caur Abrahamu esam viņa līdzmantnieki, jo caur Abrahamu ir radies Jēzus, Ješua, un Jēzu Kristu mēs esam arī Abrahamā. Mēs esam savienot ar Abrahamu, ar viņa apsolījumiem, ar visu to, ko Dievs teica viņam. Naslēdīgi. Lūk, kur es paliku? Tātad gribēdams apsolījumu mantiniekiem vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu, tātad Dieva griba ir negrozāmā. Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu. Lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam taču nebija iespējams melot, būtu par stipru paskupinājumu, mums rakstīts paskupinājumu, krievu valodā rakstīts ir mierinājums, uķišeņi. Ja? Tātad, lai šīs divas lietas būtu kā mierinājums mums, kas esam meklējuši glābību, saturot gaidāmo cerību. Ja mums nav pārliecības, mēs esam nemierīgi. Mēs nespējam iet atdusā. Mēs esam izcist no jebkādām sliedēm. Mēs domājam par to, vai mēs esam glābti, vai mēs neesam glābti. Vai Dievs ir ar mums, vai nav ar mums. Un kas ar mani notiks? Tā ir realitāte. Tāpēc, ka Sātans ir meistars uz šaubu, piesūtīšanu mums, un mēs sākam šaubīties. Tikko pārliecība no mums aizies, tā uzreiz mums ienāks šaubas. Un mēs sākam šaubīties par ko? Par savu glābšanu. Tāpēc šīs divas lietas ir mierinājums mums, lai ja mēs esam meklējuši šo glābību tā ir palīdzība, ja? Atbild uz mūsu jautājumiem. Saturot gaidāmā cerība. Tātad gaidāmā cerība ir mūsu dvēseli glābšana. Gaidāmā cerība nav finansiālā labklājība, piedodiet. Gaidāmā cerība nav vēl, ka tur nesīs kaut kādas bagātības vai vedīs tev, un ka tev būs jauna mašīna vai būs jauna māja. Tā nav gaidāmā cerība. Tās ir piemetamās lietas tam, ka tu tiecies pēc galvenajām lietām. Gaidāmā cerība tā ir mana un tava miesas pestīšana. Tāpēc, ka dvēseli jau ir pestīta, gars jau ir glābts jau. Mēs gaidām savas miesas pestīšanu, savas miesas glābšanu. Pestīšana ir glābšana. Ja? Kas ir atzimuši no Dieva gara, viņa dvēseles jau ir glābtas. Mēs gaidām savas miesas pilnīgo glābšanu. Un tad, kad mūsu miesas būs glābts, mums nebūs vairs neviena slimība, nebūs neviena vājība, nebūs paaugstināts asinsspiediens vairāk, nebūs klipas kājas, nebūs sāpošs iekšs, nebūs trūkstošs orgānu. Amen. Tad mums būs šīs pilnīgās miesas.
Lūk, un tātad šī gaidāmā cerība, ja, tātad šī cerība ir mums par drošu un stipru dvēseles ankuri, kas sniedz iekšā aiz priekškara. Kāpēc? Kāpēc mums šis stiprais ankurs aiz priekškara ielikts iekšā? Tā ir visvētākā vieta. Kāpēc tur ir šis ankurs? Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir iegājis Jēzus Kristus pats ar savām asinīm. Izpirkdams mūs no tumsas un nāves valstības. Viņš ir mūsu augstais priesteris. Viņš ir iegājis visvētākajā vietā, lai mēs saņemtu šīs divas lietas. Kas ļoti uzmanīgi klausījās, saprat, kas ir šīs divas lietas. Es pats vakar pārlasīju, es nezinu, kad man bija uznācis. Es domāju, kas ir šīs divas lietas? Kas ir šīs divas lietas? Es lasu nākošo nodaļu, es lasu iepriekšējo nodaļu, es meklēju, kas ir šīs divas lietas? Gribat zināt, kas ir šīs divas lietas? Ja jūs jau noķērāt. Varbūt otrs svētrunas nosaukums ir divas negrozāmās lietas. Mēs un tie, vai arī divas negrozāmās lietas. Sāksim ar 13. pantu. Dievs Abrahamam, mēs esam Abrahama svētību mantinieki, līdzmantinieki. Ja? Dievs Abrahamam apsolījumu dodams, tātad visiem, kas ir atzimuši savu Jēzu Kristu svētajā karā, kam ir savienojies dzirdētais vārds ar ticību, kas ir pieņēmuši, ka Jēzus Kristus ir iegājis vissvētākajā vietā, samaksājis par taviem grēkiem. Un tagad tev šī pārliecība ir, un šis ankurs tev ir, un tev nav jābaidās, tu vari droši pacelt rokas uz Dievu, ka nesaņems sodu, nesaņems spērienu, bet ka tu vari vienkārši jebkurā mirklī nākt pie viņa, izliet savu sirdi, un viņš tev piedos. Pirksis čiņu. Jā, nu, kur es paliku, šīs divas lietas tā. Jo Dievs Abrahamam apsolījumu dodams, tātad arī mums apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāk pie kā zvērēt pie sevis paši, tātad tas ir iepamatots pamatos. Dievs Abrahamam deva apsolījumu, un viņš deva divas lietas. Svētīdams es tev svētīšu, un vairodams tevi vairošu. Lūk, tās ir šīs divas lietas. Nevis pēdams es tev nopēšu, bet svētīdams es tev svētīšu. Un vairodams es tev vairošu. Tas nozīmē, ka es svētīšu tev pilnīgi visās situācijās. Tas nozīmē, ka es tev vairošu. Vairošu tavu ticību. Vairošu arī tavu finansiālo stāvokli, tavu māku. Es to vairošu, bet tā būs pieliekamā lieta pie tavas ticības. Un Dievs to visu vairos. Ja mums būs kā sinepļu graudiņš, Dievs to pavairos. Dievs to pavairos. Dievs to pavairos. Viņš teica, svētīdams es tev svētīšu un vairodams tev vairošu. Šeit ir tāda pastiprinājuma formāta, tas uzrakstīts. Nevis vienkārši es tev svētīšu un es tev vairošu, bet svētīdams svētīšu, tas tā kā ir multiplikācija, reizināšana. Ja? Svētīdams tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu. Lūk, tas ir tas, ko Dievs ir apsolījis caur Abrahamu. Mums, tiem, kas tic viņu vārdā. Mums, kas esam piedzimuši. Lūk, un šeit ir divas lietas. Tiem, kas ir lieli gudri savos prātos, kas zina visu par Dievu, viņiem ir vajadzīgi atzimšana no Dieva gara. Viņiem nepalīdzēs nekāda atjaunošana. Atjaunošana ir iespējama tikai tiem, kas reiz bijuši šajā stāvoklī. Mums ir nepieciešama atjaunošanās. Katru dienu varbūt viņi ir nepieciešama. Pāvils saka, es katru dienu sit sevi krustā. Viņam vajag atjaunošanu. Viņam vajag atkal un atkal no jauna piepildīties ar svēto garu. Nevis aprēķināties ar vīnu. Neaprēķināties ar vīnu, bet piepildīties ar svēto garu. Lūk, katru dienu tas ir vajadzīgs. Katru dienu. Katru dienu. Lūk, un interesanti ir tas, ka šeit vēl ir tāda
vārdi, kas ir paudījuši Dieva tur varenību, viņa klātbūtni, jā, un tā tālāk. Interesanti ir tas, ka baudīt nozīmē ēst, bet Ješua, Jāņa evanģēlijā 4. nodaļā, šai sievietei saka, nevis, ka tu ēdīsi, ja, bet ka tu dzersi dzīvo ūdeni, ko es tev došu. Tāpēc ir svarīgi dzert šo dzīvo ūdeni, ko Ješua dod, un tas ir svētais gars. Mums vajag svēto garu. Mums vajag svēto garu. Kungs, mums vajag svēto garu. Mēs gribam dzert svēto garu, jo mēs gribam atzimt, jo mēs gribam tev pielūgt nevis vienkārši no savu prāta, bet mēs gribam pielūgt tā, kā tu saki, Dievs meklē tos, kas viņus pielūgs garā un patiesībā. Garā var pielūgt tikai un patiesībā tikai tie, kas ir atzimuši no Dieva gara. Tikai tie, kas ir atzimuši no Dieva gara. Tāpēc Dievs meklē šādus pielūdzējus. Tāpēc šādus cilvēkus viņš sauc mani mīļotie, mani bērniņi, lūk, mani bērni, mani mīļotie, caur Jāna apostuli, ja? Tad, kad šie 70 atnāca un lielījās par visiem darbiem, Ješua saka, nepriecājieties par to, ka gari jums paklaus, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Lūk, par ko ir vērts priecāties. Tāpēc augļi, mūsu augļi, svētā gara augļi, kas caur mums izpaužās, parāda mūsu stāvokli. Parāda mūsu stāvokli. Parāda, vai mēs esam atzimuši, vai mēs neesam atzimuši. Un parāda. Un ja mums ir šie augļi, ja mēs zinām un redzam, tad mums nav jābēdājās, bet mums ir jāpriecājās. Mums ir, pat tad, ja mēs sagrēkojam, mums ir jāpriecājās. Kāpēc? Tāpēc, ka neviens mūs nevar izraut no tēva rokas un no dēla rokas. Neviens. Neviens nevar izraut. Pat šis grēks nevar izraut. Un mums ir atvērts ceļš. Kā tu to zini? Es zinu. Tāpēc, ka Lūkas evanģēlijā pēc senodaļā rakstīts par pazudušo dēlu. Kurš sagrēkoja, uzmeta tēvu, teiksim tā, ja? Tautas valodā runājot, pateica, dod man mantojumu, man ir jāiet baudīt dzīvi. Es esmu jauns, es vēl gribu padzīvot. Aizgāja, viss notriec. Vai viņš bija atzimis? Jā, viņš bija atzimis, viņam pienācās mantojums. Ja viņš nebūtu atzimis, tēvs viņam nebūtu iedevis viņa mantojumu daļu. Un viņš līdz tādam stāvoklim nonāca, ka bija gatavs ar cūkām ēst cūkpupas. Saprotiet? Sēnās. Bet neviens viņam viņas nedeva. Un tad viņam klau, viņš atpakaļ pie savu tēvu un palūkš viņam piedošanu. Viņš atnāca. Un tās jau pa gabalu skrien pretī. Stāsts ir par mums. Stāsts ir par mums. Ne jau par tiem, kas savā prātā ir gudri un nespēja nekad atgriezties. Bet par tiem, kas ir atzimuši no Dieva gara un spēj vienmēr atgriezties. Tāpēc atzimušie, mīļotie, kas ir pakrituši vai sagrēkojuši, vienmēr caur grēku nožēlu var atgriezties un atjaunot savas attiecības ar tēvu. Bet pārgudrie, kas nekad nav piedzimuši, viņiem ir viņa liktenis un par viņiem mēs lūdzam, raudam, ja? Lai viņas sirds atmaikst un lai šīs gudrības nonāk pa kaut kādu kanālu līdz sirdī, lai atverās viņas sirds. Tāpēc, mīļie, varam būt droši, jo Dievs ir zvērējis, ka šīs divas negrozāmās lietas pieder mums. Tiešām svētīdams es tev svētīšu un vairodams es tev vairošu. Tas ir apsolījums, mīļo brāli, mīļo māsu, tas ir apsolījums tev. Tāpēc nebaidies, tu savu pestīšanu neesi pazaudējis, vienkārši atgriezies pie tās un jo tas kungs ir labs. Amen. Esiet sveiki.